Čau visiem manā UB moto kanālā. Nu ko, draugi, šodien uztaisīšu jaunu viģiku. Atkal tirgoju BMW, jo redzējāt iepriekš, kādos no viģikiem, kad es arī viņu tirgoju. Bet beigās es pārdomāju un pats braucu, tagad ir pagājis vairāk kā pusgads. Un gribēju parādīt, ko es viņam esmu izdarījis, kādi upgradeņi bijuši, kas ko kā. Tā kā neko te apakšā varbūt parakstamies uz manu kanālu, ja patiks video. Un uzmetam kādu laiku. Un neko, tā kā davai bliežam skatīties. Draugi, tagad pastāstīšu, ko es esmu ar mašīnu vēl darījis, ko nē. Parādīšu tā kā sāksim. Varbūt esmu uzlicis šādus te diskus 19. Oriģināli redzēt, iepriekšējā viģikā bija tādi melni. Šitie ir mums oriģinālie ar labām Pirelli riepām. Riepas mums ir ļoti labā stāvoklī. Kā arī jauni perforētie Brembo bremžu diski. Nu, cik jau ir laiciņš bišķi pagājis. Tā, to mēs esam sadarījuši. Arī pamainīju bišķiņu lūpu uzliku citu. Tā, tas mums ir sadarīts. Tā, un parādīšu jums arī saloniņu, kāds izstās. Tā, cik varēs redzēt, salons mums šāds izstās. Nav nekas saplēsis, nekas. Viss ir lieliskā stāvoklī. Tāds mums izstās saloniņš. Cik te var redzēt. Viss smuki tīrs ir. Nekas nav nekur saplēsts. Un ko vēl es izdarīju? Es viņam pāršuvu stūri. Jo stūri bija tāda tā kā lipīga, kā saka. Un tagad ir smuka, jauna stūrīte mums. Napas āda. Jā, un nobraukums mums tagad ieslēgsim ir 236 000. Te arī augšā iemetīšu CSD, cik ir bijis nobraukums. Nobraukums, kad es nopirku, bija 211 000. Un tāds mums te viss tas saloniņš izstās. Viss lielā navigācija mums ir. Iekšā viss mums strādā. Tā, un tagad es pastāstīšu jums, ko es esmu viņam izdarījis. Tā, ir nomainīta mums eļļa. Aizmugurējie amortizatori ar atbalstiem. Lielajiem ričikiem bukses, silent block, kā saucamie. Tā, ka aizmugurējā gulti nomainīt ir. Tad ir, kā teicu, diska jaunām riepām. Izplūdes kolektoru tīrīju, jauns antifrīts. Eļas radiatoru blīvu mainītiem, divlitrīgiem ir slimība, jo viņas tek, jā. Tā, ka arī ir turbīna restaurēju. Degvielas filtrs jauns, rullīšu siksnas visas. Nu, kaut kā tā. Pa lielam vairāk neko es šai mašīnai neesmu darījis. Bet mašīna izstās vienkārši ideāli. Tā kā tas, kurš nopirks šo auto, domāju, problēmas viņam nebūs. Tas tā domāts vairāk, kurš grib iegādāties. Arī apakšā aprakstā iemetīšu sludinājumu. Vāniņa man ir. Viņa vienkārši netīrs izņem ārā, vajag nomazgāt. Te arī viss ir smuki, nekas nav saplēsts mums. Kaut kā tāda stūrīt šādi te izstās mums.
Atvēršu arī bagažnieku vaļā. Tur vanniņa mums stāv, izņemšu ārā, te kaut kāds tāds viss. Nekas te nav, viss ir labi. Labi, motoru es jums nerādīšu, tur nav ko baigi redzēt, bet labi, atvērsim vaļā. Atvērsim motoru vaļā. Te nekā īsti nav ko redzēt. Kā jau nosauc viss. Ir izdarījis, mašīna nav ne eļas jāmēr, nekas, ne filtri, viss tikai sēdim, brauc pa lielam. Kaut kā tāvat. Eļa mums nekur netek, nekas nepuņķojās. Ieguldījumi nav vajadzīgi. Runājot, visiem aktuālā tēma mums ir, vai ķēdes ir mainīts. Nē, ķēdes šai mašīnai es neesmu mainījis, jo neredzu vajadzības, jo nekas no, ja pielaiž mašīnu augsts, nekas negrib arī mainot eļu. Kā saka, ja tu pirmo startu nomainot eļu iedod, nekādas graboņas, nekas neliecina, ka ķēde būtu jāmaina. Tā kā, jā, es domāju, pie 236 000 tā ķēde nav jāmaina. Es domāju, jāsāk domāt pēc kaut kādiem 260 līdz 300. Tā kā domāju, nekāda ķēdes īsti nav jāmaina. Tā kā tāvat, draugi, tā kā mašīna ir ļoti tehniski un vizuāli ideālā stāvoklī. Arī, un vēl nepateicu, mašīna arī ir nedaudz piečipota. Redzējāt, tur man bija vidīgi, kur es biju čipota auto pie Rolls Chip Tuning. Mašīna iet ļoti labi. Ir kaut kādi pie 235 zirgiem laikam. Kaut kā tā, un visas ekoloģijas mums ir vietā, nekādas kļūdas mums arī nemet. Nu, ko vēl parādīšu, draugi, kas no kasikiem mums ir? No kasikiem mums vizuālajiem ir tā, te ir tāda maza buktīte, cik var redzēt. Šeit, bet viņu īsti nevar pat redzēt. Tas ir vienīgais kasjaks. Vairāk nekur kasjaki nebija mums. Bamperes krāsoju un spārnus krāsoju, jo viņiem bija tādi akmentiņiem nodauzīts viss. Nu, kā viņš gāja, viņš ir Vācijā priekš, bet viņš ir pats no Nīderlandes. Ir Nīderlandes arī, nu, tā kā mašīna. Kaut kā tāvat. Un vēl ko es gribētu, bet es uz to baigi neieciklējos, vajadzētu pārlīmēt šitos te, kur melnos moldings, viņi spīdīgi oriģināli. Nu, tas tā, ja kāds nopērk, pats var pārlīmēt. Bet es uz to baigi neiespringstu, kā saka. Mums arī tāds smuks pogulīši ir. Tā mašīna tiešām izstās ļoti labā stāvoklī. Vairāk no kasikiem nav nekā. Kas pa aizmuguri bija, aizmugurē mums arī nekāda kasaki nebija. Arī, ka te ir viena švīciņa, bet to var izpulēt. Draugi, ja kādam interesē šis auto, skaistais, saku, ielikšu aprakstā sludinājumu. Zvaniet, rakstiet, ja interesē. Un cena mums ir 12 850. Jā, cenu esmu nolaidis. Tā kā neko, draugi, tā kā tiekamies nākamajos vidikos. Ja patīk vidiks, uzmetam laiku, abonējiet kanālu. Davai, čau!